Sveiciens visiem hokeja līdzjutējiem! Šī nebūs parasta one-timer epizode, jo mums ar Artūru ir pievienojies arī viesis. Un tas ir neviens cits kā Toms Prāmnieks, sporta žurnālists, vairāk bērnu tēvs, vīrs savai sievai. Viņam var piedēvēt dažādus amatus. Un, īsāk sakot, vienkārši labs cilvēks Toms Prāmnieks. Sveiks, Tom, prieks, ka esi izlēmis mums pievienoties. Čau, paldies par labajiem vārdiem. Ļoti labs pieteikums, man patika, ļoti labi. Tad iesildošais jautājums tev, Tom. Cik gados tad sāki sakot līdz hokejam? Ar ko daudz tev arī asociē, protams. Zini kā, sakošana līdzi, kādā līmenī, tas pirmais, nezinu, kaut kāds pirmais highlights, es nezinu, man šķiet bija tas leģendārais 8-0 pret Vāciju, kad bija jau, kā saka, vecie labie 90. Ja? Kaut kā atceros to vienkārši bildi. Es atceros to bildi vienkārši tāda pirmās asociācija kaut kā ar to hokeju, kad tēdz viesistaba, televizors un tā, vai ne, kad tur bija tas 8-0, kas kaut kā iesēdies atmiņā, bet laikam tā pa īstām, kad jau, to pēdījus, tad es tiešām sekoju katrai spēlē, katrai informācijai, kas kur ir, bija kaut kāds, nevis kaut kāds 2000. gads, Latvija-Krievija, kad apspēlēja pasaules čempionātā, un tad, protams, kā jau kārtīgam letiņam pasaules čempionātā, no tā brīža bija, kā teikt, ārkārtīgi svarīgs posms, un neko neizlaidu, tā teikt, garām. Tas sanāk, cik man tur bija 10 gadi, laikam, ja, tur 9-10 gadi kaut kā plus mīnus, un tas bija brīdis, kad tu jau rīktīgi jaudīgi sēko tam visam līdzi. Un tad jāskaties, meklē iespējas, kur ko kā pats uzspēlēt un tam līdzīgi. Zin, kā tas vecums jau drusciņi bija jau pa vēlu pašam, bet, pagu var tur inlainos uzspēlēt un tur pāris amatieru treniņi tur arī bija, bet tā kā tādā līmenī, un tad, protams, meklē iespējas un aizgāja līdz florbolam, uzspēlē florbolu, tad esam komplektā, tā kā visu laiku ap to vien dzīvojos riņķī. Tad 10 gadu vecumā sāk tam nopietni sekot līdz visam tiem notikumiem ap hokeja laukumā, bet kā tad tu saprati, ka žurnālists profesija ir tava? Ar žurnālistiku tā, ka man pašam ļoti tas saistīja un patika jau, es nezinu, droši vien kaut kāds tur pamatskolas beigas, laikam, vidusskola noteikti tā bija. Ja tas viss kaut kā ļoti labi sasaucās kopā ar Rīgas Dinamo, vēl toreiz, tas sanāk 2008. Gads, kad bija tās pirmās spēles. Un man pašam bija tā, ka visu laiku gribās vairāk informācijas par to. Vairāk informācijas, kas būs, kur būs, kā būs, vai ne. Un tam līdzīgi tu pats rocies un saproti īstenībā vienā brīdī, ka tu jau pats it kā vari kaut ko, varbūt pat tajā visā sakarībā arī darīt iespējams. Tad pienāca tie kaut vidusskolas gadus, tur tajā laikā kaut kāds tur blodziņus uztaisīja vēl kaut ko, un tā kā idejas kaut kā skatoties, kā tas varētu notikt. Un tad arī beigās bija tā long story short, ka pienāca vidusskolas beigas, un bija jāsāk jau domāt par to izvēli, ko tu vēlāk gribi darīt. Un tā kā jau kaut kāda rakstiņa kaut kur citur bija sākuši jau tapt un tam līdzīgi. Man būtībā bija 3 opcijas, ko es gribēju. Viens bija zobārstniecība, kas bija diezgan nereāli, man liekas, man tajā brīdī, bet tas bija kaut kas tāds, ka es saku joprojām, man ļoti patīk zobārstniecība, viss, kas saistīts ar to, ar ortodontiju, viss vienkārši dodiet, es varu tur stundām sēdēt, lasīt un skatīties. Man reāli patīk tas, bet tādi reāli varianti, tad bija viesmīlības nozare, kuras tajā brīdī vēl paralēli piestrādāju vienā viesu namā. Un tad es domāju, varētu iet tajā līnijā, bija atrast augstskolu ārzemēs un tam līdzīgi, bet ļoti gribējās to sporta žurnālistiku. Tas bija tas, kur es varēju stundas un dienas pavadīt un tādā ziņā. Un līdz ar to arī tad bija tā izvēle, ka es varētu iet uz sociālo zinātņu fakultāti Latvijas universitāti, mācīties tur. Un arī tur es arī pieteicos un gāju to līniju, teiksim, baigi tur. Neko dziļi neiedziļinoties, vai ne, bet likās, ka tas ir tas, kur sirds deg un ka tur vajag iet un tā teikt pārliecība bija un to arī darīju. Galvenais ir sekot saviem sapņiem un tiešām var redzēt, ka tas, ko tu dari, tev patīk. To var dzirdēt labā balsī arī tad, kad komentēju hokeju, var just to mīlestību pret sporta veidu šo te. Un Artūr, kas tev sakāms? Man bija jautājums arī par žurnālistiku, vai tu atceries to pirmo dienu, kad bija jāstrādā pie Rīgas Dinamo komentēšanas.
Pret Zini, kā kādu komandu bija Dinamo spēlē? Rīgas Dinamo tā pirmā spēle man bija, es ļoti labi atceros viņu īstenībā, bet tas stāsts patiesībā vēl drusciņi iepriekš. Es atceros, ka tā pati pirmā spēle, kas man bija jākomentē, nebija Rīgas Dinamo, bet tas bija HK Rīga. Tas bija 2010. Gada septembris Arēna Rīga. Un es atceros, ka tur naktis negulēja pirms tam. Zinot, tas būs jādara, vai ne? Tur gatavojies, ņemies. Un, kā, tur tā informācija arī nav tik plaši pieejama tajā laikā, nemaz nebija. Un tad, jā, tā gatavošanās bija pamatīga, jo tu zini, ka tev jāstrādā būs ar Māru Rīmeni, kas tomēr ir leģenda. Un tā kā tu zini, ka tev būs riktīgi arī jāiesprings, lai gan tajā pašā laikā, kā Mārs jau pieredzēs, viņš jau ļoti uzreiz arī bija ērti iekļauties ar viņu strādāt. Un, ņemot vērā, kāda man bija specifika. Jā, un tad tas bija tas viens posms, atceros, ka tajā gadā diezgan strauji tiku līdz tam, ka es tiku līdz, man bija zvaigžņu spēle jākomentē, es atceros ar Anatoliju, tas jau bija tāds jau diezgan paliels tāds izaicinājums, kā teikt profesionālais, ka hei, reku vēl viena forša iespēja, un es atceros, ka tur arī gatavojos stundām un tam līdzīgi. Un tad tā pirmā spēle bija play-offos ar Jaroslavas Lokomotīvu. Tieši play-offos tur sakrita kaut kas, es pat vairs neatceros, ka Anatolijam tur bija neba biatlons un tur kaut kas sakrita, un tad teica man, ka hei, klausies, tev būs jāpaņem Loķenes spēle, un tās, forši play-offos mājās arēnā, vai ne? No pressure at all. bet bija forši, un es atceros, ka tā bija vēl tā reize, kad es arī pirmo reizi dzīvē, man liekas, bija tas, ka man bija jānokomentē 2 spēles dienā, jo bija, tā bija vēl pārcelta kaut kāda spēle. Es atceros, ka bija agrāks laiks tai spēlē, jo kaut kāds koncerts tur bija paredzēts, vēl kaut kas. Un sanās, ka es varēju nokomentēt, un tāpēc arī Anatolijas netika. Tāpēc mums sanās nokomentēt vispirms Dinamo Lokomotīvu, un pēc tam nākamajā nogriezienī jau vakarā bija HK Rīgai play-off spēle. Tur viss salikās tādā ķēdītē, un tas tās kārtīgs rokenrols, bet, zini, tu ej cauri tajā laikā, tu pat baigi nedomā, tev ir iespēja, tu ej, tu dari, vai ne, tu gatavojies, tu visu tam ziedo, visu noliec tam, un tā jau tā maizīt kopā liekas. Tā, tev bija kāds brīdis, kad tu domā, ka tev nesanāks vairāk, ka bija jākomentē, piemēram, ar Anatoliju vai citiem. Zini kā, tas jau tīri cilvēcīgi, kaut kādas šaubas jau vienmēr tev iedzenās iekšā, vai ne? Tev domā, kā sanāks, kā būs, vai ne? Īpaši sākumā, tagad tas varbūt to baigi neiesprings. Tagad arī kādreiz kādas situācijas, tu domā, vai tas pietiekami sagatavojies, vai tu tur varētu ērti, jo tu jau par savu līmeni kaut kādā arī domā. Tagad, ja man nav tā, ka man pateikt, ka tagad fiks vai aizskriet, teiksim, pasaules kausa futbolā, tur palīdzēt tur kādu aizvietot šajā vakarā, tas teikt, jā, nav problēmas, ātri iekāp mašīnā, aizbraukt tur vai ne, tā bāzi jau ir iekrāta, lai tu varētu stāstīt, runāt, un tu jau kaut ko esi iemanies. Bet, protams, ka tur bija kaut kāds bāžas, tu domā, kā tur būs vai ne, vai tur, zini, jo es jau biju tas, kurš ar baigi domāju, vai tad tie stili sajies kopā. Es diezgan konkrēti gāju to play by play, un es tā kā gribēju tam līdzināties un uz to iet, un kā būs, teiksim, tur tā, viņš dara tā, otrs dara tā, kā tur izskatīsies. Un man, teiksim, bija tāda dieva dāvana, ka es arī pirmajos gados, kad es komentēju, man bija tik daudz dažādu partneri, kuriem es tur nokomentēju. Mēs pirmie 2-3 gadi es tur varēju uzskaitīt vienu pēc otra, un bija dažādas situācijas, tur vai Latvijas čempionāta fināla, vai tur HK Rīga, vai tur bija arī Dinamo un tam līdzīgi. Tur bija ļoti daudz dažādu cilvēku. Tu saprati, ka katram ir savs stils un ka tev ir kaut kā jāpielāgojas gan pašam, gan ir kaut kādas vietas, kur tev pašam jābūt stingrākam, lai tu justos ērti. Jo, zini, ja tu nejūties ērti, tu pats tā kā līdz galam to savu komentēšanu nevari izpildīt tā, lai tas būtu arī klausītājiem vai ne baudām. Un tad arī bija tas, ka kaut kādas šaubas jau bija, bet tās šaubas var nodzēst ar ko? Jo vairāk ieguldīsies sagatavoties, vai jo vairāk tu darīsi, jo vairāk viņas arī dzēšās nost, un tad tam visam nāk komplektā pieredze, un tad jau tas viss aiziet tādā ritulītī uz priekšu, un tad beigās jau viss sanāk labi, vai ne? Bet tā, ka, agrāk es atceros, tur kaut kāds pašos sākumos tur bija tādi stresiņi pirms spēlēm, vēl kaut kas, kā būs, tu baigi, bet jo vairāk tu dari, jo vairāk saproti, ka mazāk iesprings, labāk izklausīsies. Tā ir. Jā, ar podkastiem īstenībā līdzīgi mēs sākām, decembra beigas tās bija, vai ne? Un sākumā, man personīgi vismaz stress bija diezgan liels pirms epizodēm, bet, tagad jau, tā teikt, var mierīgi runāt.
tur nedaudz jāsagatavojas. Tā jau ir, ka tu atnāc arī tas pats ir Face of podkāsts. Es saku, mēs dažreiz atnākam, par ko runājam šodien, apsēžamies. Tur iziesim tām tēmām, jā, labi, ok, slēdzam, kam ir iekšā un runājam pilnīgi kaut ko pavisam citu. Tā ir katru reizi vienkārši. Par ko runāsim, par šito runāsim labi, sākam un runājam par kaut ko pilnīgi kaut ko citu. Ir tieši podkāstam, man liekas, tā vispār tā foršā lieta, ka tev ir jābūt tai brīvībai, tev ir jābūt, ka tu esi tāds, kāds tu esi. Dažreiz tās galda runas pat ir foršākas, kaut ko fonā uzlikt klausīties, nekā tur dziļo statistiku un analītiku kādreiz, kad tu tur vienkārši nesaproti tā, kur mēs tikko palikām, tur visiem palaid garām, visu to esi pazaudējis. Tā ir tā nianse ar podkāstiem. Tā kā televīzijas raidījums, tas ir kaut kas pavisam cits, un tev ir punktuāli, tev viņš sākās tad, beigsies tad, un tad tev tas ir jāpagūst izdarīt, nepagūst, met ārā, tad tur ir kaut pilnīgi cita pasaulē. Jā, to tātad pieminēja savu pirmo spēli, kur tu komentēji, bet no visām spēlēm, kuras tu līdz šim esi komentējis, vai ir kāda, kas ir īpaši paukas atmiņā, kāda īpaša spēle vai kāds notikums, kuru tev bija tā iespēja komentēt? Jā, īstenībā man jau likās kaut ko tādu paprastīt, un, protams, par to nepadomāju. Zini, kā man ir tā, ka 15. gadā tu nekomentēji arī to spēli, kur no Saiskas atsargāja. Jā, tā bija. Es ar Jānu Vugulu komentēju, vēl joprojām atceros, kā tur izskrēja, vai ne? Tas Derosie vienītī, un priekšā man Artis Ābols sēdēja 2 rindas zemāk, jo tas bija pirmais gads, kad Rodrigo spēlēja čempionu, viņš arī bija atbraucis, un tad viņš tur pilnīgi līdzi skrēja tam Derosie, un kas tur notikās vēl. Jā, tā noteikti viena no spēlēm, kas palikusi atmiņā, bet tā, teiksim, klātienes čempionāti, protams, jebkuri tur varētu teikt, tur paliek atmiņā tās spēles. Kas man, protams, spilgt paliek atmiņā, tas ir 2014. gads Soči olimpiāde, tad man bija fināls jākomentē, un tas bija, tā kā olimpisko spēju fināls, tad tu arī var salikt, teiksim, tādu čeklistīti, to tu esi izdarījis, vai ne? Tas bija liels notikums, ko es zināju, ka es komentēšu finālu, to es zināju jau pirms olimpiādes, un es būtībā visu informācijas bāzi un bagāžu uz to arī būvēju, lai uz to finālu man būtu maksimāli daudz, ja tajā gadā man nebija Latvijas izlases spēles, bet man bija tieši zināja, ka būs fināls, un tad tur bija tā sagatavojies, ka 24 stundas pirms spēles man pat neko nevajadzēja skatīties. Tur zināja, kas būs, kā būs, un aizgāja gaidām. Tur vēl sacos Bekstrēm, beigās noņēma nost no sastāva. Tas bija vienīgais tās pārsteigums, jo tur kaut kas tam dopingiem un kas tur bija. Tur bija jocīgs bišķi tas fināls, bet visādi citādi, jā. Tas bija noteikti viens, tad arī kaut kāds baigi īpašs spēles izcelt. Un tagad tas, kas pēdējās pat vairāk nāk kaut kur atmiņā, tad pat nevarētu teikt atsevišķas spēles, tās ir atsevišķas sērijas. Piemēram, Šveices čempionāta finālsērija pirmo gadu, kad mēs rādījām Šveices čempi, 22. gadā man bija nobukotas biļetes uz Manchesteru, uz Manchester United spēli. Un man ar Jānu Pakalnu bija jābrauc uz turienes biļetes. Viss jau ir izdarīts. Un vienīgā nianse ir, ja būs Šveices čempija 7 spēles, tad es netieku. Tas ir vienīgais variants. 3-0 vadībā sērijā ir Cīriks Lions. Kādi varianti? 3-0 hokeja vēsturē, cik 2 reizes iepriekš finālos ir atspēlējušies. Protams, ka bija 7 spēles, un to gan es ļoti labi atceros, ja tas bija tāds. Bet visādi citādi, baudu hokeju, un jā, tad tā savs iedomātās čeklistītes pildu, un jāpaskatās, cik man tur NHL komandas, vai tur kāda man nepietrūks, kur jau nokomentē. Tas ir kaut kādas tādas lietas aizpotās, bet es baigi neiecikojos. Ir spēle forši, hops liekam malā, nākamā baudam to spēli. Jā, tie minēja par spēles baudīšanu, tad. Lai gan daudz saka, ka žurnālisti neiet kopā ar fanošanu par hokeju. Tam es daļai piekrītu. Nevajag fanot par kodām komandām, tas uzreiz izklausīsies neprofesionāli. Bet kopumā, kas ir tavs mīļākais brīdis hokejā tieši kā fanam? Tie noteikti tie laiki, kad sāk Latvijas izlases uzvars pār Krieviju, vai ne, 2000, 2001. gads. Es pat teiktu, kaut kur 2001. gads vairāk, 1., 3. Jau jūk, bet tā otrā spēle, kad tas nebija pirmo reizi vai vienīgo reizi, bet tas bija jau vēl viens apliecinājums, ka var vinnēt. Tas man ļoti, tās epizodes paliek prātā un atmiņā ļoti labi. Par fanošanu, zin kā, grūti pat tā nolikt, kurš vēl būtu tāds spilgs moments. Es saku, tu seko līdzi tām spēlēm, es pat nevarētu teikt, kā fans. Man ir, protams, vienmēr komandas, kurām es jūtu līdzi vairāk un kurām es redzu, bet tas ir no sezonas sezonu. Man nav tā, ka
es no tā un tā datuma sāku fanot pa tiem un pa tiem līdz galam. Es atceros, man bērnības mīļākā komanda bija Buffalo Sabres, bet ne jau tāpēc, ka tur super sastāvs, lai gan tur bija superīgs sastāvs, vai ne, ka viņi tur finālos spēlē un tam līdzīgi. Ja. Bet viņiem bija forši logo. Tas man bija svarīgi. Ja tas melnais, tas bīfels, tas man patīk. Hašiks vārtos, pēka iemetienā, viss notiek. Bet jā, tā es teikšu, grūti pateikt, tur par kaut kādu fanošanu. Baigi saku, Latvijas izlases spēles, katra bija notikums, un par to arī bija jāturīšķi. Jā, Artūr, vārds tev. Jā, man vēl viens jautājums par komentēšanu. Tad, kad bija jāsāk komentēt NHL, bija vieglāk NHL komentēt vai Šveices Nacionālā līga? Bija jūtams tās pārmaiņas un ātrums uz laukumu? Bija, protams, un NHL, zin kā, viena lieta ir tā, ka tu skaties tās spēles, tu jau redzi kā to ātrumu, bet tad, kad ir jākomentē un līdzi jātiek, tad ir pavisam cita bilde, jo viens jau bija tas, kad mēs rādījām kādreiz KHL un jau pārlikt uz Šveici, jau tur bija pilnīgi cita ātruma. Šveici spēlē aktīvāku hokeju un tādu dinamiskāku un, tā teiksim, vizuāli skatāmāku. Tā, ka bija NHL, tad arī tas ātrums, es atceros, ka mums bija viena no pirmajām spēlēm, kad Edgars aizkomentēja arī, un es aizējām pauzē, un Eģis pagriezās, un man saka, bet baigi interesanti klausies. Un tas ātrums, tas actions, viss no tas baigi interesanti. Agrāk tu no malas skaties, forši, jā. Un tad pēc tas ātrums, ka tev jātiek pašam līdzi. Es atceros, ka tā lielākā atšķirība bija tā, ka man bija arī gatavojoties. Es jau tā ļoti ieciklējos parasti to, ka komentējot spēli, tu komentē spēli, un fakti nāk pauzēs. Bet Eiropā komentējot, tu to tā kaut kā vaļīgāk paliek. Tur sāc ar faktu spēles laikā stāstīt vēl kaut ko. NHL tev nav laika to darīt. Tiklīdz tu kaut ko tur sāks darīt, ripi ir pie borta, hups, viena piespēle metiens, viņš tur no stūra rikošitā var uzmest, vai ne? Un tev ir gols. Un tad, kad tu nokomentē kaut kādu epizodi, pareizāk tu viņu nenokomentē, tu sāc stāstīt faktus un tur iemet Džeks ripu vārtos, tā ir tava kļūda, ka tu neizseko līdzi. Tev ir jābūt, visu laiku spēlē. Tas bija tas, ka man bija pie tā jāpiero, tad mēs ejam pie tām play-by-play bāzes atkal, jo striktāk, jo vairāk. Un tas bija viens no tiem noteikti. Un otrs bija tas, ka, tu sāc atkal jaunu līgu, kad mēs sākām viņu rādīt, tas bija 24. gada februāris, laikam, jā, kad mums bija tās pirmās spēles, kad mēs viņus sākām rādīt, man bija jākomentē, tad, tā, ka tev ir tur tās reklāmas pauzes, tad tu saprast, kā tur tas, viss liekās kopā, vai ne, kad tev tas tur jāaiziet pauzē, kad nav jāaiziet pauzē, vai tur ir kaut kāds nianses, kā tiesneši, bieži vien jau ir tās, kā tiesneši darbojās laukumā, kā tur caurskata epizodes, kā kur situācija tiek izvērtēta, un tās, lai lietas izskaidrot vairāk, tur bija vairāk jāiedziļinās no jauna, lai saprastu tās tendences, bet tas, zin kā, arī tur pāris spēles aiziet, un tev jau viss ir skaidrs. Jā, un pieminēji šo te veidu, kā bija sākt komentēt NHL. Kurš hokejs tev ir tuvāks? Eiropas vai Ziemeļamerikas? Man agrāk likās, ka Eiropas tuvāks, bet īstenībā Ziemeļamerika ar tiem momentiem daudzumu man laikam pat būs jāsaka tomēr pat vairāk. Skaidrs, ka grūti zin kā Ziemeļamerikas hokejs, ar ko mēs salīdzinām. Tev ir NHL ir tur vai ne, un tad vispār jau to var likt zemāk. Tā tas ir, mēs varam izlikties vai vēl kaut ko, bet NHL ir pīķis, tur ir vislabākie spēlētāji, visdārgākie spēlētāji. Ir ļoti spēcīgas Eiropas līgas, katrā līgā savas spēles manieres. Man ļoti patīk pašam Šveices hokejs, un arī vēl pirms, kā mēs sākām translēt, tā līgā sekoja līdzi. Ļoti patīk Zviedrijas hokejs, viņš tiešām ir ātrs. Bija aizbraucis arī tagad ziemā ar puiku paskatīties spēli klātienē Jurgārdien. Vienkārši super atmosfēra un tie ātrumi uz vietas vienkārši ir kosmos, bet skaidrs, ka NHL ir NHL. Skaidrs, ka NHL ir augšā, un tad Eiropā tā ir Šveice, tā ir Zviedrija, kas ir baudāms, skatāms hokejs. Katram savs baudāms, atkal cits saka, Zviedrija pārāk vienkāršota un tam līdzīgi tajā pašā laikā, nezinu, citam patiks tur Čehijas kombinacionālais vai ne, vai Somijas, vai ne, tur kaut kā Somijā gadām tas hokejs tās diezgan interesants ar to savu stāvēšanu, jau aiz vārtiem tam līdzīgi. Bet labi, tās ir detaļas, bet tur, protams, ka NHL pāri visam, bet arī ar lielāko prieku skatos Šveici un Zviedriju. Jā, es personīgi sekoju līdz gan NHL, gan arī Eiropas pāris līgām, tur Šveicei un Čehijai pārsvarā. Un man personīgi vairāk patīk tas Eiropas hokejs, kaut kā tuvāk sirdī ir.
un arī vairāk sekoju līdz tieši Eiropas hokeja jaunumiem, nevis tur Ziemeļamerikas. Un kā tur ir ar tevi? Džeki, man uzreiz jautājums jums, tad Zviedrijas hokejs, cik jums ļoti hierarhijā patīk skatīties vai izdodas pasakot līdzi vispār, jo no Zviedrija kā mums salīdzinoši tuvu, ja mēs tā skatāmies, vai ne, lidmašīnas stundas lidojums, kā es vispār pašiem Zviedrijas hoķijas, ja mēs salīdzinām Eiropas lielos plauktus. Nu, teikšu godīgi, labi saki. Mana pieredze ir tāda, kad es atceros, bija viena spēle Viaplay, kur varēja skatīties. Man liekas, tu vēl komentēji ar ābolu, varētu būt. Bija Zviedrijas čempionāts 4. Jā. Bija fināls tāds, bija ļoti neskatāms, nebija interesants. Atceros, bija neizšķirts, man liekas, ar tajā spēlē. Un, baigi nav sanācis paskatīties. Bet man patīk Eiropas hokejs ar Šveici, jo tāpēc, ka Šveices Nacionālajā līgā, manuprāt, ir spēlētāji, kas nav nostabilizējušies NHL. Un, man tas patīk. Un tas hokejs ir lēnāks, tā kā vairāk baudāmāks laikās, bet Zviedrija baigi nav tā līga, kas man pievērsus uzmanību, baigi nepatīk. Es arī personīgi pārāk daudz Zviedrijas hokeja līgai neskoju, būšu atklāts. Es vairāk skatos tur Šveices līgu, arī Čehijas ekstralīgā ir iespēja, jo tur tomēr ļoti daudz latviešu spēlē. Un ir interesanti arī paskot līdz mūsējiem, kamēr Zviedrijā tur mūsēji ir ļoti reti. Spēlējuši pēdējais laikam bija Ābols, vai ne? Un arī tas hokeja stils nav tik interesants personīgi man. Manā uzturē Šveices hokeja līga ir daudz skatāmāka. Šveices tāda nacionālā līga, protams. Šveices hoķīts ir skatāms, jā, tas arī bija iemesls, kāpēc mēs uz viņiem arī gājām tajā 22. gadā, kur līgu rādīt, jo skaidrs, ka Latvijas publika bez hokeja atstāt nedrīkst. Tieši tā. Šveice bija arī tajā brīdī, starp citu, kad mēs 22. gadā sākām translēt, tad bija neba 7 vai cik tur tie spēlētāji, kā tur Indrašs bija aizbraucis spēlēt, kam tur vēl bija līgumi parakstīti ar Šveices čempi. Tad mēs play-offiem gan pieslēdzāmies, bet tur bija diezgan daudz džeku. Skatīsies, ko Rodrigo Ābols piezemēsies. Tā kā varianti esot gan Šveicē, gan Zviedrijā. Cik es tā sapratu, tā kā pastīsimies, kas jau tuvākajā laikā viņam iznāks. Bija vairāk izvēles variantu, tad, kad vajadzēja izvēlēties, kuru līgu rādīt GO3. Kopumā jau, jā. Kā jebkurā gadījumā tu vari atrast, izvēlēties tās līgas, kas ir pieejamas. Tas skaidrs, ka varbūt ar Zviedriju nebūtu tik vienkārši, jo tajā laikā vēl bija Viaplay. Es gan nezinu, tieši konkrēti tajos procesos nepiedalījos, sarunu procesos par to līgu tiesību iegādi, bet tad, kad man prasīja viedokli, ko varētu rādīt, skaidrs, ka Šveice bija numur 1, ņemot vērā, ka Šveices hokeja līmenis un leģionāri, kad nepārprotam, jo tajā laikā bija labākie un joprojām ir labākie Eiropā, tad vēl bija variants, protams, izskatīt Čehiju, bet Čehija, es nezinu, kā šobrīd, bet tajā laikā translācija kvalitāte visām spēlēm neatbilda. Un tur mums uzreiz arī, kas ir svarīgi, kā jūs arī pieminējāt, ir svarīgi, ka ir mūsējie. Mums patīk sekot tām līgām līdzi. Šveicē ar mūsējiem mēs sekojam, Čehijā mūsējiem mēs sekojam. Vai ne? Somijā ar tajā brīdī bija, Somijā zina, ka, kā mums vēl jāstāsta, ka ir Baltija, vai ne? Un Baltijai, kur Mans Armals spēlēs, kur Roberts Roba spēlēs, vai ne? Tad tas sev arī kaut kādā mērā. Tad tika izskatīta arī Somija. Bet Šveice bija likumsakarīgs un loģisks lēmums. Es domāju, ka tas vēlreiz pierāda arī, ka tā ir spēcīgākā līga Eiropā. Līdzās Zviedrijai, kas to nevar noliegt, tad līdzvērtīgas tās līgas ir, bet jebkurā gadījumā tās iespējas skaidrs, ka bija, bet tur ir savi iemesli un kāpēc izvēlās vienu vai otru. Dažkārt tie ir tehniski, dažkārt tie varbūt finansiāli, bet par tām detaļām es neesmu tiesīgs runāt. Jā, tagad es domāju, ka mēs varam ķerties klāt skatītāju jautājumiem, jo tādi ir gan daudz. Un sākušies ar Emīlu jautājumu. Tātad, diezgan garš jautājums, kā jau pats Emīls ir norādījis. Tātad, Tom, kas ir tas grūtākais esot žurnālistam? Kā izdomā uzdot jautājumus pēc zaudējuma un kā pēc uzvaras? Kurā situācijā vieglāk? Un vai ir gadījies, ka intervējā mēs negrib atbildēt uz taviem jautājumiem? Man, bieži vien jau ir tā, ka negrib atbildēt. Atceramies, kas saka, Dinamo laikus, un tur tajos pēdējos gados zāģēt viņiem sanāca stipri biežāk kā uzvarēt, un tā konkrēti. Bet tā bija tā labā skola, kam tu izēji cauri, un ka tu jau māki apieties ar cilvēkiem, un kā ar viņiem runāt pēc zaudējuma, ko prasīt, ko neprasīt.
Toms Circens man patiesībā jau pirmajos gados, kad es kādreiz strādāju tur starp soliņiem, intervijas taisīju spēju laikā un gāju treneriem spēju laikā arī runāt un visas pārējās intervijas organizēju. Un Toms Circens, jā, man ļoti daudz arī ielika tos pamatus par to, ka tīri, teiksim tā, psiholoģiski, kurā brīdī, kad ko var prasīt vai nevar, vai tas cilvēks neapraujās vai ne, lai viņš atnāk pie tevis ir nākamreiz, ka tev ar to viņi ir jāpietās pietiekami solīdi un cieņpilni. Tas ir pats galvenais, teiksim, tās visās intervijās. Protams, ka vieglāk ir pēc uzvarām, tad visi ir gatavi runāt. Tad runā arī tie, kas parasti nekad nerunā. Tur ir tādi gadījumi, atceros, ka mums bija agrāk tie Dinamo zaudējumu laiku, un tad man bija ar atsevišķiem spēlētājiem sarunās. Nu, labi, klausies, es zinu, ka tev nepatīk runāt, ka tu maz kopumā runā. Nu, ir cilvēki, ir ekstravertāki, introvertāki, tas ir loģiski, tas ir normāli. Un es saprotu, Klau, bet tu nāksi pie manis 3 reizes sezonā. Sarunās. Pat tad, ja zaudēs, labi sarunās. Un es saku, to vairāk neaiztikšu. Nu, mēs tur pa jokam, bet, principā, kā tu jau vienojies ar to cilvēku, un viņš arī tā kā noskaņojas, ka viņš atnāks vai ne kaut ko. Pēc tam jau sanāca, protams, ka vairāk, bet tev arī kaut kā jāparunājas ar to cilvēku. Protams, ka pēc uzvarām visi nāk, visi ir priecīgi, visi ir labi. Vai ir bijis tā, ka tiešām nerunā? Ir kaut kāds īsāks reizes bijušas tās intervijas, ka tu jūti, ka baigi runāt negribās, viņam nav runāt, varbūt bieži vien, ka tās intervijas pirms spēlēm, tas spēlētājs jau ir tik ļoti tajā spēlē. Bet arī tas diezgan daudz mainās ar paudzēm. Nu, piemēram, arī vecākas paudzes, arī tās pirmās sezonas ar Dinamo, tur bija viena spēlētāji, viņi, teiksim, nebija iemācījušies ar mēdījiem tik labi runāt. Ārzemniekiem tā vispār nebija problēma. Viņi tur, es atceros, tās Tims Tito bija arī vienā no tām zāģu sezonām. Un viņš tik nāca un runāja, un kad vajadzēja, viņš bija tā kā trenēts. Un viņš nāca, viņš bija gatavs runāt pēc uzvarām, pēc zaudējumiem, pēc kautiņiem, pēc savainojumiem. Viņš ar savainojumu nāca runāt, visu, ko viņš darīja. Nu tā, un tad jau pamazām jau tā kultūra arī pamainījās. Un tagad arī ir tā, ka uzrunāt spēlētājs ļoti viegli. Visi ir tiešām auguši arī šajā ziņā. Un varbūt dažkārt ir tās klasiskās standarta frāzes, bet dažreiz tās ir vienkārši jāpasaka, jāparāda, ka tu esi gatavs runāt. Tas ir viens par tām vispār intervijām, kas nekad nav bijušas tādas izdevušas, kas pilnībā ir tāds neizdevusies. Es zinu, ka Kasparam Dvinskim bija superīga intervija Dinamo laikos. Jā, protams, Andri Geto tur ar vienu vārdu atbildēju, un 3 jautājumi un 3 vārdu atbildēju. Bija fantastiski, vienkārši joprojām leģendārākā intervija gaida, kad viņi satiksies vēlreiz. Tā kā tā. Kāpēc vārdsargi netiek intervēti? Vārdsargs ļoti specifiska pozīcija, un vārdsargu tu vari vienmēr, teiksim, ka mēs intervējam arī pat pirms pārbaudas spēlēm, mēs saskaņojam šīs intervijas ar treneriem. Teiksim, tagad ar Latvijas izlases spēlēs, jo vārdsargs, viņš tajā, vārdsargs nevēl saka pusi no komandas. Un ja tu tā intervija, piemēram, iegrozās tur vai ne vēl kaut kā, un bieži vien jau uzmanīgi ir tie treneri, un tos vārdsargus neaiztiek. Viņš gatavojas spēlē, viņam ir savu rutīnu, viņš ir piecēlies, viņš dara to, ko viņš dara, un ja viņš tur kaut ko sabojāsies un tā. Es to varu saprast. No rītiem gan es teiktu, ka vēl varētu mēģināt starp periodiem. Noteikti ne, jo vārdsargs skaņš laukumā visu laiku. Viņam nav brīdis, ka viņš var paiet malām, pabūt ar savām domām kaut vai. Ne? Cits spēlētājs noiet uz rezerves soli, viņš var atslēgties 20 sekundēm. Vārdsargam tur baigi maz tās iespējas. Vēlams, ka viņš to nedara. Tā. Un tad pēc spēles izrunās, pēc spēles sarunās. Viņam vēl jāspēlē vai ne visu spēli, un tad mazums. Es nezinu, kā cilvēki ir dažādi. Es tagad arī fantazēju, bet arī dažādiem vārdsargiem ir runāts, un mazums tu kaut ko paprasi par kaut kādu epizodi, un viņš kaut kā varbūt ne tā izsakās. Pieņemsim, vienkārši filozofēt. Viņš izsakās ne tā varbūt, un tad tas visu spēli viņam sēž galvā varbūt. Kā viņš pateica, vai tur kāds saprat, vai nesprat. Tā var būt. Cilvēki ir dažādi. Un tad, ja tev ir liekas domas galvā, tas pilnīgi noteikti nepalīdz. Tāpēc vārdsargs neaiztiek, lai viņi nospēlē savu spēli. Pēc spēles tad arī parunāsim. Jā, tālāk nākamais jautājums no Krišjāņa. Kā notiek darbs ārpus komentēšanas, podkāstiem un filmēšanās? Kāda ir tāda tava ikdienas rutīna? Ikdienas rutīna tagad diezgan plaši nodarbināts esmu, un tātad tā uzbūvēsim tādu ārkārtīgi sarežģītu dienu, kas tieši šobrīd varētu būt. Pieņemsim tagad ar FIFA pasaules kausu. Ir 900 sekundes no rīta, un, piemēram, rītdienas plāns, tagad būs rītdienas plāns, ir 900 sekundes no rīta, pēc 900 sekundēm man ir pāris lietas jāsakārto saistībā ar FIFA pasaules kausu, jo tur arī esmu TV3 grupā projektu vadītājs tieši sporta notikumiem, kas ir saistīti tieši TV6.
Un tad tur dažs nianses, kas tev jāsakārto, jāatrisina vai jāpievērš uzmanība. Tad tālāk ir podkāsts, kas ir 11. Tad pēc tam ir pusdienlaiks, vai ne, jāpaņem, pēc tam ir viena tikšanās, tad ir vēl pāris darbi, kas ir saistībā ar FIFA pasaules kausu, tad ir jau nākamais radio fleksis vakarā, otrdienā pēc radio ir vēl vakara ziņas ieplānots, un tad vakarā varēs braukt mājās. Un viena tā diena iekrīt šonedēļ, cits atkal ir vienkāršāks. Tas ir kā kurā laikā, ja teiksim, tās mājas spēles, teiksim, arī pavasarī Latvijas izlasē, tad arī var gadīties tā, kā ir bijis, ka no rīta ir 90 sekundes, tad tu aizbrauc uz rīta intervijām, pēc rīta intervijām saliec studijas plānu, sataisa viss grafiks, vai ne, kas vēl nav izpildīts, tad pa dienu varbūt mazāk pauzīt tūkšu, tad tu atbrauc atpakaļ, tad tu gatavojies spēlēt, tad ir studija, tad ir spēle, un tā diena aiziek kopā. Visādi var gadīties, visādi var būt, dienas rutīna ir diezgan kaut kad vairāk, kaut kad mazāk, bet tā ir šīs profesijas burvība un posts vienlaiks. Tad tu arī nekad nezini. Izvērtīsies. Varbūt kaut kāda jaunuma, par kur jāparunā vienkārši. Un tad... Tā arī ir. Man bija, es atceros ar cipatiem jaunumiem, kas bija, bija tad, kad Kaspars Daugaviņš spēlēja Mikulavcē, viņš paziņoja, ka viņš noslēdz sportistu karjeru, hokejistu karjeru. Un es atceros ieraugu to ziņu, es domāju, kas tas pa sviestu ir. Un līdz ziņām bija, es neatceros, 20 minūtes, man liekas. Un es domāju, ok, es varu ielikt vakarā ziņās šo, bet kaut kāds apstiprinājums ir. Ieraugu, ka kaut kāds video ir, kur viņš runā. Es domāju, bet varbūt tas ir mākslīgo intelektu. Es nezinu, kādā sakarā viņš aiziet no hokeja. Es zvanu viņam, zvanu. Par laimi viņš pats, es prasu, tā ir. Viņš saka, tā ir. Es saku, tu toču nevar teikt ziņās, nebūs tā, ka man būs nākamajā rītā kāda pānta. Nē, viss tā arī ir un viss taisnība. Ok, labi. Tad, zināt, kad ir tādas situācijas pēdējā brīdī, tad tu vari domāt, kā var, tev tā ziņas jāpārbauda, tu nevari tā patās un palaist, ieraudzīju, palaiž. Nē, tev ir, tas ir tas moments, un atkal tev gribās būt tam, kas iedod tam cilvēkam info, ka viņam nav jācinās no rīta ar šoku, jānošokē vakarā. Kādām ziņām. Tā ir, tā ir pēdējā brīža informācija. Jā, jautājumi ir vēl pāris, un Tom, tev laika nav pārāk daudz, pēc nākamajiem jautājumiem būtu labi, ja tu atbildētu nedaudz īsāk. Vai ir bijis tā, ka sezonas laikā, tieši hokeja sezonas laikā, ir bijusi izdegšana un vēlme paņemt pauzi no darba? Šāds jautājums no mūsu drauga Raimonda. Var jau būt, kaut kāda brīža ir tāda, kad ir tās spēles sakritušas vairāk, un kur ir tā izdegšanas problēma. Ja tev nav normāla miega ritma, un ja tev nav iespēja izgulēties un tā kā atjaunot spēks, tad kāda enerģija pieiet klāt, tad tā arī ir. Ka tā var gadīties. Un, es neteiktu, ka tās būtu izdegšanas, bet tās liels nogurums, ka tev vairs nesagādā baudu tā pati spēle. Un tad ir tā, ka es esmu darījis arī tā, ka es paņēmu brīvāku. Edži tur nokomentējis ir viens pats. Tā, klausies, Edži šonedēļ, mums ir 5 spēles, uz 4 es nebūšu. Ja? Paņemt viņas tu un vairs Ulvim Brožiem vai nesazvanu vēl kaut ko. Bišķiņi atjēdzies, pavadu laiku ar ģimeni, nezinu, atkarībā no laikapstākļiem ir iespēja golfu uzspēlēt. Golfs jāspēlē fantastisks sportēts, visiem iesaku. Es tikko sācis, tāpēc visiem iesaku. Tā kā tādā ziņā kaut kā bišķiņ jāparegulējās. Starp citu par to laiku varam bišķi pavilkt ilgāk. Man atnāca īsiņ, ka nav tik traki jāsteidzās. Varam pielikt. Tad labi. Nākamais jautājums no Mārča. Kāds ir bijis vislielākais kurjos tavā komentētāja darbā? Tur, kur jokeri bija iesaistīts. To vidiem šķiet visi ir redzējuši. Nē, protams, viņš arī sporta viktorīnās klejo riņģī. Tas ir smieklīgi. Vienā reizē man bija jābūt kaut kādā sporta viktorī, man aicināja draugu, bet beigās netika, un viņi man atsūtīja bildi. Žēl, ka tu nebija tieši šis jautājums bija par to. Tur video vēl atskaņots un viss likās forši. Žēl, ka nebija. Bet jā, tas bija tas ir tāds ārpus ētera kurjos, jo tam nebija it kā nekur jāaiziet. Un arī es atstāstīju joku. es jau neko tādu. Bet labi, tas bija viens tāds, kas vēl tādiem kurioziem ēterā komentējot, tādu baigo man vismaz prātā nenāja, bet es atceros, ka man bija TV3 ziņā 900 sekundēs man bija no rīta. Man kāds kaut kur viņš Instagramā vēl ir, es tam pameklēšu, atsūtīšu linku, tad var arī pievienot klāt šitam. Bet es atnāku uz darbu, agrs rīts, vēls rudens, tāds sagurums jau viss, un no rīta ierodies darbā, un es rakstu uz lapām ziņas. Es ielieku plānpunktus, aptuvenos,
un pēc tam to ziņu izstāstu, tāpēc, ka, es sakos līdzi, un visi bija Champions League, un Champions League spēle bija vakarā, spēlēja Šahtars vienā spēlē, un vienā spēlēja Škendija vai kaut kas tam līdzīgs. Es vairs neatceros. Un tad es kaut kā, un kāds tur spēlē Milānu, kāds tur ko, es vairs neatceros. Bet tad es atceros, ka es aizēju nostāties uz ziņām, lasīt, un es nonāku līdz 3. ziņai, kas man jālasa, un es nevaru vairs ar roku saprast, ko es esmu uzrakstījis. Tur Šahtars, Škendija, un, protams, ka pat labākais, ko tu vari izdarīt tajā situācijā, ka tu neesi drošs par vienu vai par otru, ka tu nosauc abus kopā. Tur man bija šiks darīja, es vairs neatceros, tas video tur klejo arī. Un es pats izdomāju komandas nosaukums, tam apsēžu, un domāju, varbūt, ka neviens nepamanīja. Protams, ka pamanīja, tikai 6 no rīta ziņas, bet labi. Toreiz jau vēl 6 no rīta bija ziņas, bija agrāks laiks. Un man pēc tam kolēģi vēl tiešajā ēterā uzdāvināja, viņi bija izdrukājuši krēklu ar izdomātu logotipu Šiksa Darija un kaut kas tam līdzīgs, un tad man bija numurs, tur visu man uzdāvināja, tas bija, mēs apspēlējām to. Zin kā es saku, kuri cilvēks, tur ir kļūdas gadās, tas viss ir forši, galvenais, lai nav pārāk daudz. Tieši tā. Un tad vēl pēdējais jautājums, un ķeramies klāt hokejam. Cik ilgu laiku aizņem gatavošanās pirms mača, kuru tu komentēsi? Tā skaitā informācijas ievākšana, tur statistikas, visādu statistiku atrašana. Cik ilgu laiku tas aizņem šāds jautājums no mača? Pirms spēlēm tieši. Jā, atkarīgs no spēles. Un, tur varētu teikt tā, ka, kā es teicu, piemēram, tas olimpiādas gadījums, ja, ka tu visu turnīru gatavojies, un tu zini, ka būs fināls, un tu ievāc to informāciju. Visu turnīru gaitā tas būtu tāds skaistais variants. Ikdienišķi bieži vien sanāk tā, ka, tu Šveices čempionātu zini no galvas, to pārlapo ikdienā jau tās aktualitātes, un tad tu vari arī kurā brīdī aiziet to izdarīt, bet vēlams ir pirms spēlēm, iziet caur tādām, salikt tos faktus konkrētos, jo tas jau nedara tā, ka tu ķipa zini par to līgu, bet tev vajag, ka tu zini konkrētas lietas, jo sāk tev ir pārmetiens, tas tavs informācijas laiks, tev ripa turēs vārtiem zonā, tas tavs informācijas laiks, iemetiens, tas, tad to spēli tev jāstrukturē, tu nevar vienkārši plūstoši tāpatās viņu runāt, ja, un tad tādas lietas, lai izdarīt, es teiktu, ka minimums, lai tā komfortabli labi viss būtu salikts pa sastāviem, vismuk tā stunda. Teiksim tā, ka tu zini to līgu, ka tu jau no rīta līdz vakaram viņā esi. Bet, tagad tie pēdējie piemēri, NHL, tas prasa vairākas stundas, tā kārtīgi smuki sagatavoties arī, lai sastrukturētu to visu un tos faktus ieliktu tiešām īstajā brīdī, īstajā laikā, jo, kā es arī ņēmu no Ziemeļamerikāņiem pieredzi, arī vienā no čempionātiem bija Reis Ferrero, arī komentēja, un viņam bija smuki salikts sastāvs, un arī konkrēti, teiksim, 1 vai 2 teikumi par katru spēlētāju. 1 teikums, tieši 1 fakts, 2 teikums, 2 fakts, viss. Un tad tu lai tālāk, tad tu zini, ka tev jebkurā brīdī būs, teiksim, spēlētājs iet ārā no zonas, tur nezinu, tur 68. numurs, tas viņš tur izcīnīja to, un viņš pagūst pāriet zilai zonai, vidē zonai pāri zilai linijai, tu pagūst pateikt faktu, nekas nav noticis. Tad tu vari tā būvēt. Tas atkal prasa arī kāds pāris stundas tur ir. Ne, tur 3-4, bet, teiksim, ilgāk, protams, ir Latvijas izlases spēles. Tad ir pilnīgi svaigs sastāvs no vienas puses, svaigs sastāvs no otras puses, katram ir savas līgas, savi notikumi, tad tā arī ir tā diena bieži vien, ka tā visa diena aiziet arī gatavojoties. Labi, ko, uz jautājumiem tu esi atbildējis, tagad varam ķerties klāt hokejam, un es domāju, ka, tavas atbildes ir ļoti noderīgas, gan skatītājiem interesanti, gan arī mums ar to, vai ne, jo, es domāju, nav noslēpums, ka mēs pēc kādu laiku gribētu iekāpt arī tavās kurpēs komentēt hokeju, vai ne? Jā, tā kā ļoti noderīgi, manuprāt, paklausīties šādu informāciju. Bet tagad... Ņemat par labu. Paldies. Bet tagad pie hokeja. Šmits ir nonācis Ņujorkā, tātad ar 5. izvēli viņu ir izvēlējusies Ņujorkas Rangers komanda. Kāda bija jūsu pirmā reakcija, Artūr, sākšu ar tevi šoreiz? Es biju patīkami pārsteigts. Forši, ka viņš ir nonācis Ņujorkā, tikai man uzreiz radās vairāk jautājumu, un ģimenē man arī vairāki cilvēki sāka jautāt par to, vai viņš tiks uzreiz pie spēlēšanas pamatsastāvā. Jo tā pati situācija ar Eduardu Traumaku pierādīja to, ka var aizsūtīt spēlētāju uz AHL. Un tad man jautājums Tomam, vai viņš tiks tur debitēt. Kura ir tā līnija tam drafta skaitlim, kad viņu sūta uz AHL, vai tāda vispār ir?
Zinām, viņiem vēl jāņem vērā, ka viņam tas vecums ir visnotaļ jauns, un es pat īstenībā nebūtu izbrīnīts par kaut kādā mērā. Nu, labi, Eiropā varbūt gluži. Es nezinu, var jau, kā tā arī gadīties. Ir pietiekami daudz tādu piemēru. Mums ir bijis iepriekš tas pats šveicietis Lions Biksels, viņš bija draftēts, bet viņu nosūtīja spēlēt uz Eiropu tik un tā, lai nedabūtu liels minūs, liels spēles laiku. Es gan domāju, ka tas sezonas sākuma, tas variants ar tām pāris spēlēm, ka viņam iedod pilnīgi noteikti, ka tas varētu būt. Un man liekas, ka man gribētos ticēt tam, ka Ņujorka savā pārbūves procesā un pēdējās sezonas ir vēlreiz un vēlreiz pierādījuši, ka tur ir viņiem situācijas diezgan daudz jāpārdomā, kā viņi to komandu būvēs tālāk, ka šis būs brīdis, ka mēs viņu varēsim redzēt sastāvā. Un kāpēc? Tāpēc, ka to Alberts Šmits ļoti labi parādīja iepriekšējā gadā, ka viņš var spēlēt lielas minūtes un svarīgas lomas klubā, viņš var spēlēt citu lomu, nepietiekami svarīgi jau otrā klubā, kurā viņš spēlēja, ne Vācijā. Viņš varēja adaptēties dažādiem apstākļiem. Viņš spēlēja visas pārbaudas spēles Latvijas hokeja izlasē, kur viņš bija pieejams. Viņš spēlēja olimpiskajās spēlēs, ka viņš parādīja, ka viņš ar lieliem dūžiem var spēlēt, un viņš tiešām parādīja, ka viņš var spēlēt, ka viņš nekrīt ārā un tādas, tur rupjās kļūdas, un tur sabijies viņš nebija, viņš spēlē, kā klišejiski saka, savu spēli, bet tas ir viss, ko no viņa prasa. Un viņš aizbrauc beigās pasaules čempionātu, kur arī bija diskusijas, tas ir labi vai slikti, bet beigās tas parādīja vēlreiz to, ka viņam nav problēma spēlēt. Paskaitam, cik viņš spēles šo sezonu nospēlēs, cik viņam liela ir bijusi slodze. Normāli spēlētājiem ir liela kāpuma, liela krituma bieži vien pie šādas spēles slodzes. Paskatāmies uz viņa kāpumiem un kritumiem. Viņš kā spēlē, tā spēlē. Jā, tur pasaules čempioni. Tu nevari sagaidīt, ka spēlētājiem nebūs kļūda. Un īpaši tādā vecumā. Kļūdas kaut kādas, protams, bija, bet tas ir kaut kas tāds, ar ko var spēlēt. Un es domāju, ka Ņujorka mēģinās un prāt arī iedos to iespēju. Es, protams, gribēju redzēt viņu citā drafta pozīcijā. Es ticēju, ka viņš var būt bišķiņa augstāk. Man bija kaut kur, kā saka, galvā drusciņ tās idejas, ka vai tik viņš nevarētu būt bišķiņa augstāk. Un kāpēc? Tāpēc, ka es skatījos uz Vankūveru, jo Vankūverē jau vajag aizsargu nākotnē. Tas ir skaidrs kā diena. Viņiem visu vajag. Uzbrucējs arī. Viņiem tiešām visu vajag. Un vienkārši tajā brīdī, kad likās, ka tā varētu būt tā vieta, kur viņš ar garantiju spēlētu. Lai kur, bet tur pilnīgi noteikti. Šeit Ņujorka man pašam personīgi kā organizācija neliekās pat labākā kā jaunam spēlētājiem, kur vienāk tiešā pieredze rādi, ka tas tā ir. Vieta un apstākļi arī nevienmēr ir tā paši labākie, bet prasības skaidrs kā NHL, bet lai izdodās. Es nevēlti šādu spēlētāju paņem ar augstu draftu, viņš tur būs izmēģināts, un es gribētu ticēt tam, ka viņam arī sanāks un ka viņš tur būs. Jā, es personīgi pirms drafta cerēju, ka viņš vai nu kur, bet vai viņš nenonāk Ņujorkā. Jo, tā ir tāda interesanta organizācija. Jo, vienā brīdī viņi tā veids pārbūvi, kā nākamajā viņi jau cer uz Stanley Kausu, un tās ekspektācijas mainās nevis no sezonas uz sezonu dažreiz pat, bet sezonas laikā. Un pēkšņi viņi cer uz kaut kādiem brīnumiem. Tā nav īsti tāda organizācija ar tādu loģisku mērķi, manuprāt, bet tagad mēs tā paskatāmies viņu sastāvu. Viņiem uz nākamo sezonu līgumi ar Borgenu, Foksu, Gavriko, Robertsonu, Vākanainenu, un Šnaiders ir ierobežot brīvais aģents. Es domāju, ka viņš var izkonkurēt to pašu Robertsonu noteikti. Ar Vākanainu arī viņš var pacīnīties. Labi, tur Šnaiders, jā, viņiem izdosies pagarināt līgumu ar viņu. Labi, viņus varbūt arī liktu virs Šmita, bet, es domāju, top 4 viņš var spēlēt mierīgi Ņujorkā. Jau šajā sezonā, es teiktu. Top 4 baigi augsti, bet principā jautājums, ko domā New York Rangers un kas ir viņu plāni, tiešām tie pārbūs plāni. Kā tu teici, vai nevienu gadu viņi iet pēc kaut kā, citu gadu viņi neiet ne pēc kā. Jo bija prezidenta trofeja, nākamais gads jau līdz janvārim bija absolūti izgāšanās, un šis gads jau arī nebija nekāda nedāvana. Tāpēc es ceru, ka viņi saprot, ka viņiem ir lietas jāapmaina, ka viņiem ir akcentiņi jāapmaina. Ja viņi tiešām liek pietiekami lielu lomu uz Šmita, tas ir labi. Cik liela loma, viņš nav Matthew Schaefers, vai ne? Bet tajā pašā laikā arī, viņš ir krietni strādīgāks par viņu arī, un auguma parametru un viss nāk viņam par labu. Kā skatāmies, es domāju, ka viņš tiks pie spēlēšanas. Es tiešām domāju, ka viņš tiks un ka viņam izdosies, bet svarīgi tagad, lai viņš tiešām
Nu, labi, viņa mentalitāte un cik ir izdevies noskaidrot un runāt, viņš ir ļoti mierīgs džeks. Ne viņam galvā sakāps, ne viņam tur, vai ne viņš pārdegs. Viņš ir ļoti apzinīgs un apzinās, kur viņš atrodas. Jā, runājot par šiem spēlētājiem, gan nepieminēja viņa, manuprāt, galveno konkurentu. Tas ir Drew Fortesks, jo viņš arī ir gan jauns spēlētājs, viņš tiesa nedaudz vecāks par viņu. Iepriekšējā sezonā no NCAA pārcēlās NHL sezonas beigās. 9 spēles tātad nospēlēja. Viņš, manuprāt, būs tas galvenais konkurents Šmitam arī ciņā par pamatsastāvu Rangers komandā. Jā, pilnīgi noteikti, bet, zin kā, tas ir, kā es saku vēlreiz, klubs, kā viņi skatīsies, kādu lomu tam spēlētājiem nākotnē. Tas nav stāsts par šo sezonu, tas nav stāsts varbūt par nākamo un aiznākamo, bet varbūt mājas darījumi, kur viņi izkārto to vietu. Viņiem pat viņi nebūs jāizcīna. Labi, tā nav, nevar teikt, ka nebūs jāizcīna skaidrs, ka viņš viņu izcīna, bet viņi var pakārtot tās lietas, lai viņš ātrāk debitē. Un kad viņi uzskatīs par vēlamu viņam debitēt, tā kā tagad iespējams pat mēs varam tur diskutēt vai ne par gatavību, negatavību, ja klubs izdomā, ka viņam vajag vēl uzkrāt pieredzi. Ja klubs vēl domā varbūt par kaut ko pacīnīties šajā sezonā, gan viņiem ir arī uzbrukumā, viņi jau pagājušajā sezonā sāk veikt manevrus. Es pieņemu, ka viņi varētu ar kādu vietu atbrīvot aizsardzībā. Un tas varētu būt jau jūlija. Jūlijas jau varētu būt ļoti karsts mēnesis. Skaties, kā tur sāksies uzreiz brīvo aģentu tirgus. Tur uzreiz viss griezīsies. Un, tā teikt, domino efekts jau pa lielam jau ir sācies savā ziņā. Tas gan uzbrukumā, bet arī jau, kā sēk, kustība sāksies pateicoties Kačakam. Jā, un Jūs prāt, nākamajā sezonā var iet pēc titula, vai viņiem vēl tur sastāv iepārbūvē? Ņujorka pēc titula? Jā, jo viņiem pašlaik problēmas tur ir. Es stīpri šaubos, ka viņi var iet pēc titula. Viņiem pietrūkst resursu uzbrukumā, numur 1. Un, labi, tur vārdsargs, bet viņiem pietrūkst resursu uzbrukumā jau pašā pamatā. Tā komanda bija tik pliekana iepriekšējā sezonā, kad mēs tur rādījām tās spēles. Bija rēti atbaidoši. ļoti pliekans pasākums. Atceriet, kā viņi iesāka sezonu. Pa lielam tā jau arī viņi nospēlēja. Viņi iesāka mājās vārtus nemetot un sezonas beigās arī izbraukumā. Viņi negribēja mest viņus. Bet spēlētāji ir kā labi. Ja mēs tā paskatāmies, nav tur viss jāsāk pārbūvēt no pašiem pamatiem. Tā teikt, pirmais stāvs jau ir gatavs. Jāsāk tikai iz augšu būvēt tos trūkstošos puzles gabaliņus, tā teikt. Jautājums, ko tu uzskati par pirmo stāvu tajā komandā? Anārins, kas aizgāja. Zin kā, viņi aizgāja projām, bet par Ņujorku, es nezinu, varbūt, ka JT Millers, atceramies viņu iepriekšējo pieredzi NHL komandā, varbūt, ka viņš, jo tur jau nav tā, ka tu vari salikt to sastāvu pēc skaitļiem un statistikas. Kaut kas tur nelīmējas tīri ar emocionāli iekšā, man tāda sajūta. Gan pagājušajā, gan šajā sezonā Ņujorkā. Un iespējams, ka tur ir sastāvu patīrīšana ne tikai varbūt uzvārdu ziņā, bet tīri arī, teiksim, spēlētāji. Es nesaku, ka JT Millers tas ir, kā piemēra, ka viņam pēdējais klubs bija slikts, viņš atnāca šitam bakal paliks slikti. Kurā viņš starp citu ir spēlējis iepriekš. Es vienkārši domāju, ka viņiem būs sastāvu tīrīšana vajadzīga vienalga. Vienalga viņiem būs vajadzīga sastāvu tīrīšana, viņiem šis sastāvs nestrādāja. Viņiem viņš nestrādās nākamā sezonā. Nav pamata, lai tas strādātu. Līdz ar to es sagaidu, ka tur būs kaut kāda kustība, kaut kāda rotācija. Jo Vankūverā bija problēmas, Vankūverā nedarīja neko. Un tad, kad viņi sāka darīt, tad viņi sadarīja vēl sliktāk. Tad es domāju, ka Ņujorkā ļoti labi saprot, ka palikt ilgāk šādi gan jau, ka nevar. Viņiem kaut kas būs jāmaina. Vārdsarga līnija Ņujorkā ir jāmaina vai tur viss kārtībā? Jo nevar saprast, manuprāt, kurš tur pirmais numurs. Pagaid, Ņujorkā taču šis Jorki viņi parakstīja, taču, ne? Jā. Bet Kviks arī labi spēlē. Kviks, jā, bet Kviks ir, viņš ir leģenda, viņš ir kā izcils backups. Viņš nenospēlēs tā nekad pilnu sezonu šajā vecumā. Viņš varbūt Kviks, viņš nenoslēda sezonu pagaida, sorry, es tagad negribu sajaukt. Manuprāt, viņš noslēdz karjeru. Man liekas, ka viņš noslēdz karjeru. Viņš jau bija kā backups, jā, viņš noslēdz karjeru, bet arī kurā gadījumā, ja tev, šis Jorkis, tu meklē otro vārdsargu, tu nemeklē pirmo vārdsargu. Tev viņš ir, tad viņš ir pirmais vārdsargs, viņš ir Vezina kandidāts un arī nākamajā, aiznākamajā vēl pāris sezonas pēc tam, vai ne? Viņš ir līgas top vārdsargs. Tagad jautājums, ko viņi liks viņam kā backup, viņiem vajadzīgs ir pieredzējis, iespējams pieredzējis, varbūt. Jo tev arī tā vārdsarga komplektācija, tur ir interesants tās filozofijas, viņas ir dažādas. Skaidrs, ka tev ir jābūt vārdsargam, kas var
arī atsevišķos brīžos pavilkt, un pieredzējis vārdsargs to var izdarīt ar garantiju ļoti bieži, bet dažkārt tev jau vajag kādu jauno vārdsargu, tu jau nekad nezini, vai tev kāds savainosies, vēl kādas problēmas, un paskatāmies, kā Winnipegā gāja. Tā kā tajā brīdī jau tev vajadzīgs spēlētājs, kas var spēlēt. Nu, teiksim, viņam Kviks bija lielisks pagājušajā sezonā, bet, vai viņiem pacīnās. Es nezinu, kas viņam tagad no galas otrā līnija tagad ir, bet es domāju, ka viņi paļājās tikai šis ķorkim, pārējais ir detaļas. Labi, noslēdzot par Šmitu, tātad prognozes par nākamo sezonu. Kur viņš sāk sezonu? Es saku, tā ir New York Rangers komanda. Labi, varbūt ne top 4, bet, es domāju, 3. aizsargu pārī viņš varētu spēlēt. Kā jums šķiet? Tom? Es gribu ticēt, ka viņš iesāk sezonu tur, ka viņš tiek izmēģināts. Vai tur viņš pēc tam 5 spēlēm paliek vai nepaliek, tas ir cits stāsts. Bet, ka viņi iedos viņam iespēju sākt, ja viņš spēlē tā, kā viņš spēlē tagad, tad, tad viņam iedos pamēģināt. Es saku, tā galvenā vadlīnija, es domāju, tāpēc viņš ir uzlabojis to savu draftu prognozi, viņi tur lēkāja dažādi, bet olimpiskās spēles vēlreiz un vēlreiz. Un tās minūtes, kuras viņš spēlē klubā, kuras viņš spēlē pasaules čempionātā, bija skautiem iespēja salīdzināt, un viņi to arī ir dabūjuši. Tā kā es domāju, ka viņi iedos viņam iespēju. Viņš viņu ir nopelnījis. Jā, viņš, manuprāt, ir tāds gatavāks aizsargs krietni par to pašu Rīdu, par pārējiem top aizsargiem, kas tika draftēti ļoti augsti. Viņš tomēr pierādījis sevi. Nevis tur kaut kādā Eiropas klubā, bet tomēr Münchens Red Bull, kas ir viena no Vācijas grandiem, jāsaka. Un tā tomēr ir top komanda, un viņš tur spēlēja pirmajā pārī. Jā, tās dažādās lomas, kā es saku, viņš spēlēja Somijā, ko viņš spēlēja Vācijā. Ne? Tas bija arī minūtes, kurā gadījumā arī pamainījās. Viņš spēja pielāgoties. Viņš ļoti parāda to, ka viņš var adaptēties situācijām. Tas ir viens ļoti būtisks moments, un ar par tiem draftētajiem spēlētājiem, kas ir vēl jāņem vērā, tā 5. vieta draftā. Kur mēs redzam, kas augsts tiek draftēti. Tie ir Ziemeļamerikāņi un Zviedri. Zviedri viņi arī ļoti labi ir iepazinuši, tā Zviedru sistēma strādā. Ziemeļamerikāņi vienmēr tev noliks tur Eiropietu. Ziemeļamerikāņu blakus paņems Ziemeļamerikāņu, tāpēc, ka viņi no bērna kājas, viņi zina Eiropietis, tur tā kā viņš tomēr būs ārzemnieks tev. Piemērs ar Makēnu Stenbergu. Piemēram, tu var runāt, kur gatavāks, kurš ne, vai ne, un agrāk arī, kad bija Matthews drafts, un visi diskutē, varbūt Laina tomēr ir labāks, un mēs tagad redzam, kā citādā, bet arī tas kaut kādā mērā tas informācijas bāze, un šajā gadījumā arī, paņēma Rīdu, labi, tā ir jūsu darīšana, jūsu izvēle, bet varbūt tas ir tīri tāpēc, ka viens ir vietējais, otrs ir ārzemnieks. Tā ir tā līga, atrodas Ziemeļamerikā, grozies, kā grib. Jā, tas pilnīgi noteikti tiek ņemts vērā, bet kopumā tika pārspēts draftēto latviešu skaits šogad, bet pirms tam vēlos, Artūr, dzirdēt tavu viedokli par to, kur tātad Šmits sāks nākamo sezonu. Es prognozēju, ka viņš sāks sezonu New York Rangers komandā. Es gribētu viņu redzēt, ka viņš debitē, jo, manuprāt, New Yorkai arī vajag jaunus spēlētājus, un es ceru, ka nebūs līdzīgi kā Traumakam, kad netiks dot iespēju. Tā, manuprāt, nevajadzētu būt. Redzēsim, kā tur būs. Ar Traumaku bija diezgan briesmīgi, to dzirdējām Face of podkāstā, protams, bet, kā jūs minējāt, tādā tika pārsvērts draftēto latviešu skaits vienā gadā. 4 latvieši tika draftēti, un turklāt visi 4 pirmajās 4 kārtās. Bērskāns ar 58. numuru nonāca Oilers rīcībā, Plūmiņš ar 114. draftēja Maple Leafs, un Mūrnieki ar 124. izvēlējās Sabres. Un, ja paskatāmies uz Bērskānu, tad kas man šķiet interesanti, tad viņš ir augstāk draftētais hokejists Edmontonai pēdējos gados, jo, es paskatījos viņiem tur iepriekšējos gados, viņiem nebija tik augstu drafta izvēļu. Vienkārši nebija. Un tagad viņi ir paņēmuši Bērskānu. Tas, manuprāt, tomēr kaut ko pasaka gan par Bērskānu, gan par to, ka viņam varētu tik dot iespēju NHL tuvākajā laikā pilnīgi noteikti. Labi, varbūt ne šogad, nākamgad, bet kopumā, jo, nav jau tā, ka viņiem... Saraksts. Jā, tur bija tas saraksts, galvas neatceros, vēl tieši šodien pētīt tas kopējais latviešu saraksts, kur kad draftēt un tam līdzīgi. Skaidrs, ka te jau tev 2. kārta, 3. kārta kaut ko garantēs, arī 1. kārta var negarantēt, un tur būtu augsts draftēts un beigās nekur nespēlēt. Tādu piemēru pietiekami daudz, bet kas Bērskānam noteikti runā par labu tas, ka viņš atbrauc uz testiem, un viņš tur sāka izpildīties pēc pilnas programmas. Skaidrs, ka viņš nonāca redzeslokā. Ko no viņi sagaida nākotnē, redzēsim. Bet tās organizācijas arī, kur mūsēji ir draftēti, viņas tās viltīgas īstenībā visas, kur mēs varam skatīties un domāt, vai tur sajies, nesajies. Edmontons Oilers,
nevarētu teikt, ka viņi spējuši pilnvērtīgi izmantot sev dotās iespējas gadu gaitā. Labi, tur gan arī organizācijai ir izmaiņas, bet ok. Tā pati Toronto vārdsargs nemeklē. Es domāju, ka zini, kur ir problēma? Ja visi zina, ka tev ļoti vajag, un visi zina, kāpēc vajag, jo tad uzvarēs, tad ļoti iespējams, ka tev tik viegli nav arī viņu iemainīt. Zin, kā visi jau zina, ka tev vajag, tu nāc uz tirgu, vai ne, viņi saka, kā tev vajag. Vai ne, labi, mēs to paceļam. Tās prasības, cik es dzirdēju, ir diezgan iespaidīgas. Visi saprot, ja iedos Edmontonai labu vārdsargu, tas neatrisinās visu. Viņam joprojām ir šādas tādas backcheck problēmas, vai neatsevišķi novērotas, bet ja viņiem iedos labu vārdsargu, tad rādiet, kas viņus apturēs. Labi, protams, tur ir lielisks komandas, redzējām, ar Colorado varēja saplīst, vai ne? Arī tur atsevišķi traumas un visu, bet ja viņi dabūs vārdsargu, tad tā ir īstā komanda. Team to beat tā būs uzreiz. Tāpēc tā, es domāju, ka viņiem ļoti grūti ir tirgu darboties. Bet jā, tās komandas, kur mūsē nonākušās organizācijas, es neteiktu, tās būtu pašas foršākās, bet, kā saka, labas vietas, kur rūdīties, un ja izsitīsies, tad viss būs kārtībā. Jā, Sabres, manuprāt, ir ļoti laba vieta, kur mūrniekam nonākt, jo tā tomēr ir tāda komanda, kas bieži vien jauniem dod iespējas. Jā, un tikpat labi viņas varēja sabojāt tās iespējas. Ja tā komanda, labi, tagad ir citi laiki, viņi tika play-offos, tagad vispār cepur nost, visi priecājās, viss ir labi, bet tajā pašā laikā, viņiem ir daudz gājuši cauri spēlētāji, viņiem bija tik daudz jaunu spēlētāju, ka viņi arī bieži vien otru nomarinēja pa ilgu, vai ne? Tur daudz diskutēja, cik tur labi turēt 4. maiņā Krebs un tā tālāk bija, vai ne? Tad tur tas maiņas darījums viņiem bieži vien, ka viņi tik ļoti baidījās kaut ko sabojāt ar maiņas darījumiem jauniem spēlētājiem, kad tur bišķiņ pārmarinēja. Bet tas arī, tas šodien ir tā, pēc pāris gadiem izrādās tā ir cita organizācija, kas nav labi. Šobrīd izskatās šādi, bet es ticu, ka arī mūrniekam, viņš ir ļoti talantīgs spēlētājs, un vēl viņš jau agrā vecumā ir gan Latvijas čempionātā spēlējies, viņam uzmanība bija pievērsta, un arī vai ne, junioru jaunatnes čempionātu ir parādījuši, ka viņš ir lietas koks. Galvenais šitiem džekiem ir īstajā brīdī būt uz ledus un bez savainojumiem. Jo patiesībā kā mūrnieks ir izbraucis cauri šai sezonai visu cieņu. Ar tādām traumām viņš ir braucis cauri, ka galvenais, lai tās viņam netraucē. Ja tās netraucēs, es domāju, ka savu vietu viņš atradīs. Jā, jo nevēl viņam vēl salīdzinoši nesen pirmo kārtu prognozēja. Tas bija pirms 1,5 gada. Viņa pirmajā U20 čempionātā, kad viņš spēlēja, par viņu runāja kā par reālu pirmās kārtas spēlētāju. Tas tomēr kaut ko pasaka, ka tas talants viņam ir. Bet problēma, kā jau minēja, traumas. Lai nav smadzenes acīm viens no vis tādiem visgrūtāk kaut kādā mērā prognozējamajiem traumām, savainojumiem, lai saprastu, kā tas tev ietekmē tālāk. Bet mums jau ir nākamajos gados ļoti spēcīgs drafts, un izskatās, ka Valmieras hokeja skola tagad ražo vienu hokejas pēc otra NHL drafta, vai ne, un naudiņš būs nākamgad draftā, nešaubos. Tā kā mums būs materiāls. Es atļaušos teikt tā, ka Latvijas hokeja ziedu laiku vēl ir tikai priekšā, dāmas un kungi. Tā izskatās, skatāmies to draftu. Pēdējos gados mūsējos draftē krietni vairāk nekā pirms tam. Ja mēs tā salīdzinām ar to, kas te ir tagad un kas bija pirms gadiem, 15, jā. Tagad resursi ir lielākas, rezerves ir lielākas, un arī tas pamatsastāvs, manuprāt, ja mēs saliekam spēcīgāko sastāvu, nosacīt, ja tur visi var tikt bez traumām un tā tālāk. Tagad tas ir spēcīgāks nekā pirms tiem manis minētiem gadiem 15. Un tagad vēl regulāri tiek draftēti, tiešām daudz latvieši. Un tiek gāsti rekordi, jaunā paudze, kā jau minēju, mums saglabā. Un ko tu ar to gribēji teikt? Nē, es teicu, ka cerēsim, ka mūsēji latvieši NHL arvien vairāk parādīsies. Un vēl jautājums man bija par Šmita situāciju, vai būtu labi, ja viņš nonāktu Floridā, vai ar 3 latviešiem Floridā mēģinātu spēlēt, vai kāds būtu rezervē. Kāds jūsuprāt būtu tas plāns? Floridā jau vispār šobrīd nav viegli. Zin, tur jau labāk, lai Šmits ir kaut kur citur, lai nekonkurē ar savējiem par vietu sastāvā. Tādā ziņā Balīnas klubi tur zin kā citi plauktiņi pagaidām, bet es saku, nevienmēr viss ir tikai sniegums uz ledus kaut kādā ziņā. Tas ir arī taktiski gājieni tālāk, bet tagad arī Florida, kā teiksim tā, Florida ir team to beat. Vilmanim arī nav vieglāk. Palicis kaut kas Kačuks parādījies, un tur jau, kā saka, tā bilde. Bet arī redzēsim, kā to zīmēs Vilmans savu spēles, kas viņam bija, viņš parādīja labi.
to, ka viņš ar lielākiem dūžiem uzspēlēt, viņš arī parādīja, un tagad to dūžu tur ir vairāk, nu pastīsimies, ja uz viņu paļaujās, tad ir varianti. Es domāju, ka labi, ka Šmits ir tur, ko viņš ir. Es saku, nebija tā, ka es priecātos par Ņujorku, bet labāk viņš ir Ņujorkā nekā viņš ir Floridā. Laiks rādīs, agrāk vai vēlāk cilvēki tāpat nonāk Floridā. Labi, ja jau sākām par Floridu, nu tad, manuprāt, Vilmanim tās iespējas īsti nav pasliktinājušās. Mēs paskatījāmies, viņi tika vaļā no tā paša Samaskeviča, lai iegūtu vēlāk Kačaku. Nu, tās iespējas viņam pa lielam ir tādas pašas reāli, nejáskatās, ko viņi brīvo aģenti tirgū darīs. Jo es esmu dzirdējis arī netraucēs ar to iespēju. Zin kā, Breidijs, Kačaks un Samaskevičs, ja mēs liekam uzbrucējus 1-1, kas tur vēl bija tajā maiņas darījumā, tu apskaties. Bet, ja mēs liekam 1-1, ja viņš Samaskevičs varētu izstumt ārā kaut kāda apstākļu dēļ, es ticu, ja kaut kāda apstākļu dēļ Kačaku izņemt ārā, nereāli. Tad tikai savainojums var viņu izņemt ārā. Ja? Tāpēc es teiktu, ka šī situācija nav īpaši uzlabosies, bet arī tur vēl ir zina, kas viņam spēlē par labu. Tas ir viņa līgums, viņa līguma cipars. Un viņiem tāpatās, lai gan palielinās cap space NHL šo sezonu, tik un tā viņiem viņš būs pa īsu. Viņiem tur jāparaksta, kas tur vēl 2 uzbrucēji pa lielam laikam un ap vārdsargu un vai tik aizsargs vēl nav arī viens. Es no galas nesaku, bet uzbrucēji vietas, kurā gadījumā 2 vēl bija jāparaksta. Un tas nozīmē, ko? Tev ir kaut kā jāielien zem tām algām. Breidijs jau nav lēts spēlētājs, ja? Tāpēc tev vajadzēs arī lētus, labus spēlētājus, kas ir līgumā lēti. Vai ne? Un Balīnskis sev ļoti labu situāciju nodrošinājis ar tuvu vai minimālo līgumu. Vilman ir minimālais līgums. Tad viņiem šādi spēlētāji būs vajadzīgi. Tā kā tas dos to bonus, lai viņi būtu tuvāk sastāvam nekā tālāk. Jā, vēl precizējot par šo maiņas darījumu, ko teici. Tad tur neviens cits spēlētājs netika iesaistīts. Tad Samaskevičs viņu aizmainīja. Tur bija drafta kārtas, vai ne? Jā. Es redzu, bet arī Breidija ar Maikītu nesalīdzinās. Bet tāpat Samaskevičam tā vieta sastāvā bija stabila. Labi, bet skaties, bet tev ir 12 spēlētāji uzbrukumā, vai ne? Tu izņem no 4. mājas Džeku ielies Breidiju 4. Skaidrs, ka viņš nebūs 4. Pieņemsim. Viņš lēc augstāk. Tad kāds no 3. tas patāto tikai tas, ka tu Breidiju nevar izmest ārā. Tur Metjus stāv blakus un viņi rociņās sadavušies, tagad tur, vai ne, dominēs līgā tagad un visas tur sitīs un tam līdzīgi. Labi, tik trāk nebūs, bet vienkārši patāto. Viens uzbrucējs nomanīja otru, tikai tas, kas ieradās, ir grants, jā, salīdzinoši. Tāpēc, es saku, naudas. Šeit vairāk lietu spēlēs naudas. Un kā to visu sabalansēs Bills Zito. Jā, es vienkārši par to, ka nekas jau īsti nav mainījies. Samaskevičam tā vieta sastāvā bija krietni stabilāka nekā Vilmanim. Viņš arī spēlēja lielākas minūtes. Tā kā tādā ziņā pa Vilmanim nekas nav mainījies, manuprāt. Kā? Vai viņš varētu kaut kādā mērā kost Samaskevičam? Skaidrs, ka Vilmans šobrīd it kā nē, bet tā pašā laikā es saku, ja tu gribi, jautājums, cik bija Samaskeviča alga? Pārāk liela jau bija. Viņa bija minimālā, man šķiet. Nebija. Un tagad Florida negribēja maksāt. Jā, nebija minimālā, jā. Tagad sanāk, ka Vilmans ir ar minimālo. Tad tas ir minimāls. Tad ir minimālās vietas īpašnieks. Tad drīzāk tas varētu būt vēl kādāds gājiens. Bet es nezinu, skatāmies, tur tīri tikai uz naudām var rēķināt. Bet tādā ziņā viņš varētu drīzāk izkost Samaskevičs kaut kādu apstākļu sakritību dēļ vai Breidija Kačaku, tad tas ir 2 dažādas lietas. Teorētiski, jā, tādā ziņā es to piekrītu, bet es saku vienkārši par to, ka arī Samaskevičam tā vieta bija vienkārši stabila. Un Vilmanim tas ir drīzāk 4. maiņā. Tas ir pie nosacījumiem, es domāju, ka Vilmans netiek sastāvā. Bet, ja mēs domājam, ka Vilmans tiek sastāvā, tad mēs zīmējam bildi, kā viņš to izdara, tad ar Breidiju tas ir grūtāk. Bet es saku vēlreiz, varbūt tas pats sanāk labāk, ja ir naudas jārēķina. Un tad naudas ziņā viņš ir ieguvējis, lai iegūtu vietu. Jā, Artūr, sanāca pirms tam tev pārtraukt, tagad došu tev vārdu. Jā, es gribēju pastāstīt par to, ka man interesē, kāpēc Florida paņēmusi Breidiju Kačaku, kāds viņiem plāns ir, ka viņi izmantot kā vienu no komandas spēlētājiem, lai viņi atgrieztos finālā, vai kā stabilu spēlētāju, lai viņi pastiprinātos. Kā jūs prāt? Viņi ir kandidāts finālā, viņi ir kandidāti uz titulu. Viņiem, bet tas ir pie nosacījumiem, viņiem ir vārdsargs. Un ar to viņiem Bobrovskis ies prom, ja? Jo kaut kāds balvas ir.
Nu, baumas parādījušās. bija, jo rēķina, cik viņiem palicis ir capspace'ā. Viņi, labi, Bobim neviens nemaksās tik daudz, kā bija iepriekš. Nu, Bet prasa viņš skaidrs, kosmosu. Protams, ka viņš prasa kosmosu, jo cilvēks ir saņēmis algu, jo saka, ka sliktāks neesmu palicis, vai ne? Un tam līdzīgi, vai ne? Īsāk termiņu dodiet to pašu naudu. Nu, redz, un tur ir tā lieta, ja viņi atrod vārdsargu, varbūt viņi nonāks tajā pašā plauktiņā, kur Edmontons Oilers. Tad gan būtu interesanti, ja divas tādas komandas tiktu iekšā, vai ne? Divas ļoti meistarīgas komandas, bet ar vārdsargu problēmu tas būtu skaisti vienkārši. Tas būtu Cerams, ka skaisti. Ja vēl Skinners nonāktu Floridā, tas būtu vispār skaisti. Ja mēs pafantazējam, ieliekam Skinneru Floridā un aiziet. Nē, bet viņi noteikti, kā kopā ar Metju Kačāku, tur sapņu piepildījums tiem bračkām, vai ne? Un tas ir tas power horse, kas viņiem bija vajadzīgs vēl viens klāt. Un tā komanda iemēs tev ir atceries, kā iepriekš Maršāns pievienojas. Visiem likās, wow, ko viņi tik daudz spēlētājiem, kas tur spējīgi arī agresīvi nospēlēt. Un pasties viņiem vēl viens ir klāt. Un viņi ies šādi. Ļoti interesanti. Un man pašam liekas, ka viņi ir galvenie titula kandidāti Austrumu konferencē. Diezgan droši, ja viņi atrod vārdsargu. Un, ko mēs vēl varam par viņiem teikt? Tā komanda būs team to beat austrumos. Tas ir tas galvenais. Un skaidrs, ka viņi ar to ir sev pacēluši ļoti augstu. Un Florida ir ļoti labi parādījis to, ka viņu maiņas darījumi, ja mēs paskatāmies pēdējos gados, viņi ļoti labi ir mainījuši prom draft kārtas. Ļoti labi mainījuši prom. Bills Zito vispār ir lielisks ģenerālmenedžers. Un tas vēlreiz apliecina, ka tās drafta kārtas to arī var ļoti labi izmantot, lai turētu komandu labā līmenī. Un Florida to vēlreiz apliecinājusi. Tāpēc es gaidu, ka viņi būs, kā saka, vismaz konferences finālā. Jā, un komanda viņiem spēcīga. Ar vārdsargu. Viņiem vajag vārdsargu. Tad Asvam jau arī līgums beidzās. Tur viss ir slikti. Tur tajā ziņā viss ir tukšs. Tur viss ir tukšs, tā kā skatāmies. Varbūt, ka viņi nezina, varbūt viņiem sistēmā ir kāds vārdsargs, ko viņi plāno. Labi, tā nebūs, un tur ir vajadzīgs pieredzējis vārdsargs. Bet tur būs vēl kustības. Saku, Kačaka maiņas darījums ir tāds domino efekts tūlītās. Jūlijas būs ļoti jautrs mēnesis. Es esmu vairāk kā pārliecināts. Bet Helberts īstenībā var nonākt Floridā, jo pa viņu arī tika runāts. Es esmu lasījis, ka vai tāds baumas. Kurš tad? Konors Helberts no Winnipeg Jets. Hellebucks. Jā, bija tāds baumas arī par viņu. Skaidrs, ka, zin kā, tev ir Floridā jau arī, kas teica, skaitam naudas, viņiem ir assets, Hellebucks nav lēts, vai viņi var atļauties, ko viņi dos pretī, kas būs tas, agrāk tās mājas darījumi bija vienkāršāk skatām, vai ne, A plus B un C. Tagad tev ir jāskaita capspace, un tas ir diezgan sarežģīts process. Viņi nevarēs tikt pie tādas klases vārdsarga bez sāpīga maiņas darījuma iespējams. Tādā ziņā, ka tev kāds būs no komandas vērtīgajiem dūžiem jādod projām. Bet, laiks rādīs. Ko tu vienosies? Es atceros, ka viņi varētu to pašu Verhēgiju aizmainīt. Jā, Verhēgiju pret Hellebucku. Ko tu liec klāt? Zin kā, Hellebucks ir vērtīgāks. Hellebucks ir vērtīgāks. Cik tev ir palikušas tās maiņu izvēles, vai ne? Tur vēl jāskatās, kas vēl Floridai pieejams ir, ko viņi vēl varbūt tur 3 komandu maiņas darījums. Tur visādi var domāt. Tur visādi var domāt. Aizmainīt. Viņš komandas seja. Man liekas, ka tas nebūtu īsti kapteini mainīt prom, nav baigs kā īsti tīpaši komandai, kas tituls izcīnīja. Tas tā kā varbūt līdz galam neigāt kopā, bet nezinu, var jābūt, ka viņi nonāks situācijā, ka viņi sapratīs, ka mēs esam tā samainījušies, ka mums vairs nav izvēle. Tā arī var būt. Jā, un atgriežoties pie drafta, tātad kopumā tika draftēti 32 vārdsargi, un viens no tiem spēlētājs, par kuru mēs vēl neesam īsti runājuši, tas ir Patriks Pomiņš. Viņš tomēr parādīja, ka arī Latvijas čempionātā spēlējot, tevi var draftēt NHL. Un tomēr, es jau teicu, ka nepārāk zem. Jā. Tu lieliski nospēlēji izlasē, to vilk komandai zausīm vairākās situācijās. Kā es saku, tas jau varbūt bieži vien arī drusciņi patraucē tādā ziņā, ka mums tagad skaties, cik daudz labi jaunu spēlētāju kopumā, bet mums jau tā platforma, kur viņiem performēt īsti jau nav. Tev tā vietējā līga īsti nav tāda, tev vajadzīga projām tā skatū citur, un tā skatūs trūkums varbūt šobrīd mums griež diezgan daudz. Teiksim, tādā ziņā varam, garš temats, vairs jau vēl tik daudz laika, bet Latvijas komanda kādā no Eiropas līgām būtu izcils situācija, tā pati Zemgale spēlēt, kaut vai Mestisā būtu lieliska situācija, kuru performēt šādiem jauniem spēlētājiem, jo tā ir būtībā jaunā attīstības līga.
Bet redz, tev skatuve ir vajadzīga. U18 čempionāts bija pietiekami liela skatuve, lai tev draftētu. Un vienkārši tajā brīdī tā interese parādījās. Un, kad parādījās interese, tad par tevi meklēja informāciju, visu. Es domāju, ka tur skautings uzreiz milzīgs parādījās. Jo es zinu, ka tepat Latvijā ļoti daudziem cilvēkiem zvanīja, prasīja, interesējās, kāds ir šis hokejists un ko var pateikt. Tā kā es domāju, ka lielisks iznākums. Patiesībā, ja nemaldos, palabojiet mani, bet viņš nav otrs augstāk draftētais latviešu vārdsargs. Ja Elvis bija augstāk, man liekas, Šila bija zem viņa, ja nemaldos. Bet es tā galvā lieku kopā, es saku, tik ļoti neiedziļinājos tajos ciparos, jo es saku, viena lieta ir cipars, otra lieta, vai ne, cik tu tālu tiks savas karjeras laikā. Redz, Uvs Balinskis nebija draftēts vispār, nevajadzēja. Tik uz NHL. Tāpēc viņš ir novērtēts. Un es domāju, ka tas ir ļoti labi jaunam spēlētājiem ar to, ka viņi palīdzēs viņam iekārtoties darbā, jaunatnes komandā, kaut kur citās līgās. Viņi tev palīdzēs, turēs rokas pulsu, lai to arī audz. Tad skatīsimies, vai viņam izdosies šīs iespējas izmantot. Jā, viņš ir otrais visaugstāk draftētais. Tur otrajā vietā esošais Šilovs arī bija tuvu 134. Nē, 124. Tā kā tur liela starpība nav, bet jā. Un nevelti tomēr. Viņš U18 čempionātā tika atzīts par turnīra vērtīgāko vārdsargu, labāko vārdsargu precīzāk. Un tā uzvara pret ASV, tas lielā mērā bija arī viņa nopelns. Jo vārdsargs tomēr izvilka to spēli lielā mērā, jo tas metienu pārsvars ASV bija vienkārši anormāls. Nē, salīdzinot līmeņus objektīvi diezgan loģisks, bet tas, ka mēs uzvarējām ar šādu statistiku šajā spēlē, metienu kaut vai, ja paskatāmies, bez laba vārdsarga to neizdarīt. Protams, un tādās spēlēs tu nedrīkst kļūdīties. Un tas, ka viņš varēja tādas spēles nospēlēt, tas jau parāda daudz. Es saku, tagad pareizie treneri, un lai tikai aug tālāk, jo, kā mēs arī zinām, kaut vai Artūrs Šilovs stāsts, vai ne, kā viņš ir izsties līdz NHL. Tā ir darba ētika. Par to tiek runāts daudz. Dažkārt viņam saka, ka viņam drusku jāpiebremzē, lai tur nepārtrenējās par daudz, ne, bet tā ir darba ētika. Un es domāju, ka paraugu mums ir pietiekami daudz. Latvijas hokeja vide ir pietiekami laba, parādot, ka darba ētika ar to var sasniegt daudz un izdarīt daudz. Es domāju, ka viņam ir visi instrumenti, lai tas arī varētu notikt. Bet reiz kā interesanti, mēs atceramies Feldberga stāstu no U20. Arī viņš tur vai nekā nospēlēja. Labi, tas bija atsevišķas spēles, bet ne viņš devās aizspēlēties varbūt medaļu spēlēm, bet U18, U20, beigās tāpatās. Uz kuru paskatījās un uz kuru nepaskatījās. Tā kā tur apakšā arī ir bieži vien citi stāsti. Jā, Feldbergam tā situācija cita. Tas tomēr nebija arī viņa drafta gads. Tas bija gadu pēc tam. Tas arī noteikti bija faktors. Noteikti bija faktors. Skaidrs, ka bija faktors, bet tev pēc tam arī zemākās drafta kārtas, cik bieži kaut kur aiziet. Tas ir kā kuru komanda būtu noriskē. Tagad cits tendences, laikam, jā. Ko, kungi, esam apskatījuši vairākas interesantas tēmas, to starp draftu, esam parunājuši arī ar Tomu par viņam karjeru, par viņa darbu. Un tagad sakam Tomam paldies. Tātad, prieks, ka tiešām piekrīt mums pievienoties. Un es domāju, sanāca diezgan interesanti parunāt. Gan par hokeju, gan par, tā teikt, dzīvi. Gan jau vēl kaut kas satiekamies. Es gan saprotu, ka konkurējoši podkāsts, bet skatieties Face-off, cienītie un cienītās. Skatīsimies. Mums tur ir vasarā noteikti atbalstiet Eduardu Traumaku, Hype 3x3 turnīrā vasarā notiks, tā kā tur arī būs visādi interesanti jaunumi. Sekam līdz vasara būs pietiekami karsta, gan laikapstākļos, gan hokeja ziņā, tā kā sekam būs interesanti. Jā, uz tikšanos jau nākamajās reizēs. Atā! Sarunās, čau!